Čau, vēži! Šis būs padoms jums par septembri, ar kādām tēmām jums būs jāstrādā, kas aptuveni varētu sagaidīt, un padoms. Tātad, vēži, kādas tēmas aktuālas būs? Tā, te mums ir 7 zobeni. Varētu būt, ka kaut kādā nesaskaņas vai kaut kas aiz muguras jums kaut ko varbūt runā vai dara, vai kaut kas notiek aizkulisēs, ko jūs varbūt nezināt līdz galam, kā uzmanīgi ar kaut kādiem tur nelabvēlīgiem kolēģiem darbā vai kaimiņiem, neiesaistieties ar kādiem enerģētiskiem vampīriem. Tā, kas vēl? Tā, šeit mums ir 3, šī ir draudzības kārtas, trīnieks, ģimeniskuma kārtas, draudzības, ka varētu būt kaut kāds foršs izbrauciens ar draudzenēm vai draugiem. Bet tā kā mums šī kārtas ir ar tādu aizdomīgumu, tad šis varētu būt arī par mīlas 3 stūri. Ja, tā kā varētu izspēlēties atkarībā, kādas jums ir dzīves situācijas šobrīd, dažādā veidā var izspēlēties. Tā, kas vēl vēžus sagaida septembrī, kādas tēmas? Tā, un šī kārtas mums saka par to, ka ir jāņem situācija savās rokās. Jāuzņemas atbildība par savu rīcību, jāuzņemas atbildība par savu dzīvi. Pieņemsim, pašam pieņemt kaut kādus lēmumus, nebūt atkarīgam no partnera vai no citu cilvēku viedokļiem par jums. Tad ņemt grožus savās rokās. Un tieši septembra aptumsumi šādas te karmiskās lietas var aktualizēt, jo šīs ir no vecākajiem arkāniem kārtas, kas nozīmē, ka kaut kas tāds nopietns, kāds pagrieziens varētu būt, kas mudina jūs pagriezt kaut ko, pieņemt svarīgus, nopietnus lēmumus un nepaļauties uz to, ka citi kaut ko saka vai iesaka vai neiesaka darīt. Ja, klausīties savu iekšējo sajūtu un vadīt savu dzīvi pa to ceļu, pa kuru jūs pats vai pati gribat. Tā. Un vēl izskatās, ka būs kaut kāda jauna ceļa izvēlēšanās tēma, vai nu pārvākšanās, vai nu, ka jūs pieņemat lēmumu aiziet, vai atnākt, vai pamainīt kaut ko. Te mums ir koferu, čemodānu tēma. Varētu būt arī, ka jūs tad pārnestā nozīmē izdomājat izsviest visu veco, visas vecās nastas, kas jums ir krājušās, un aptumsuma periods ir ļoti labs laiks, lai strādātu ar savu iekšējo pasauli, caur meditācijām, piemēram, atbrīvoties no vecā un sākt jaunu dzīvi. Un vēl padomiņš no orākula kārtīm vēžiem. New career. Tā. Jā, izskatās, ka septembris atnesīs kaut kādas pārdomas vai reālas iespējas par karjeras maiņu vai paaugstinājumu vai domu par to, ko varētu darba dzīvē pamainīt. Ja, tā, paņemot kopā šīs te kārtas, te izskatās, ka varētu būt kaut kāds pagrieziens vai notikums, kas jums var sākumā likties nepatīkams, kāds kolēģis kaut ko pasaka vai vadītājs, un jūs pieņemat lēmumu, viss, es vairs šito negribu ciest, kāpēc man tas viss ir jādara, un jūs aizejat. Un tā kā izskatās, ka tieši ar profesionālo pašrealizācijas sfēru būs vēžiem kaut kādi aktuāli jautājumi. Tā, padalieties ar citiem vēžiem ar šo video. Varbūt, ka arī viņiem nodar šī informācija par to, kas būs aktuāls septembrī. Un atcerieties likt laikus un komentārus kā pateicību.